Farau, jā. Tā tev ir viss klāts. Labrīt, Guntiņ! To kurzemes tradīciju nes viena fantastiska sieva. Liesma nāca augšā, lai viss tevi redz. Jo tā ir viena īsta kultīdzniece 5. paudzē. Es savām rokām esmu uztaisījis vienīgu ķoblaciņu no māla. Tas ir bijis bērnībā, mums tur Ventmalē tā visādas mālas var sarukņīt, jau labi grib. Kad vecā māma izvārījis zupu, ja, un cepeškrāsni vēl tādu maktena kārstu, es to savu ķoblaciņu iekšā. Tā man būs tā, un to cepeškrāsni ciet. Kutu muļķēs viņi to arī dabū. Man domājas, kā tā bērns kaut kur jādabū. Nu jā, viņi teica, lai bērns būtu, tad tur jābūt vēl kādam otram klāt. Kādam otram kauri jābūt klāt. Nu kā, mīlēni, vīrišķim jābūt klāt. Tev bijis kāds vīrišķis klāt? Mīlēnis tagad tā domā. Viņš teica, jā, vienu vakar bija saimnieks. Es zīmēju, ja viņi nezināja, no kurienes es teicu, Nu, un katru gadu tas dietkotāji taisa sacensības. Nu, ko viņi visu laiku paši tiek ar sevim galē, bet vienā reizē, domājies, nākuši tādu jaunu likumu, ka katrā komandā ir jābūt pa vienam sievišķam. Savādākot komandu vispār neiem pret. Un tagad viņi visi 4 uzrodās pie manīm sekretariātā un ņem man apvārdot zobus, lai es braucu līdz viņiem bļitkot, sēdēt uz lēdu. No sākuma es turējos ar rokām kājām pretī. Šeit ir bijusi pirmā aptieka Kuldīgā, un aptieka sākos darboties hercoga Jēkaba valdīšanas laikā. Un tad šeit arī hercogs ar visu savu galmu un Kuldīgas eliti nāca baudīt kafiju pirmo reizi. Stāvēja kādreiz pēc kara un vēl 50. gados Staļins. Garā mantelī, roka aizbāla sazotē, tāds uz katru pusi, jā. Tas ir Kuldīgas Romeo un Džulietas variants. Kad bija tā pirmā reize vai tas brīdis, kad jūs sapratāt, ka jūs esat stāstnieks un ka jums ir jāstāsta tālāk tām nākamajām paudzēm? Man to pateikt ir diezgan sarežģīti, jo būtībā es stāstu visu savu mūžu, kamēr es sev atceros par cilvēku. Tikai kam es stāstu un kas ir klausītājs. Stāstu saviem bērniem stāstījis, protams, man ir 5 gabali. Stāstījis saviem mazbērniem, to ir 10 gabali, bet stāstīt tieši par savu pilsētu, par Kuldīgu, es esmu jutusi vajadzību jau ļoti sen, faktiski skolas gados, jo man likās, ka es klausos par Siguldu, par Cēsim, par Rīgu, un man, es nezinu, kāpēc likās, kāpēc man skaistā Kuldīga ir kaut kur tā kā, galīgi nepieminēta. Neviens par viņu neko nestāsta. Un man iekšā bija tik daudz to stāstu, kad man gribējās viņu stāstīt. Un tad, kad šeit 67. gadā atvērās gidu kurs pie muzeja, un mūsu vēstures skolotājs uzaicināja, kas grib, var vakaros iet mācīties gidu kursos, tad es biju pirmā, kas pieteicās un gāja, jo man bija ļoti interesanti uzzināt, kā
saskan tas, ko es zinu, kā teikas, ar vēsturiskajiem faktiem no vēstures Kuldīgas. Un tad izrādījās, ka tas ļoti labi iet kopā. Un es par gidu strādāju kopš 17 gadu vecumu līdz šai baltai dienai, savienoju gida stāstījumu ar savām teikām, un kopā iznāk ļoti labi. Oficiāls stāstnieks es esmu 7 gadus, kopš Grundviga projekta sākuma, pirmā Grundviga, kad man ieraudzīja vai saklausīja Gunts Pakauns un Māra Mēlēna, un teica, klausies, tu esi gatava stāstīt. Un tad varbūt pastāstiet, kur jūs tad gūstat to iedvesmu un no kā jums ir tie stāsti rodas? Tas ir no vēstures, no saviem vecākiem, vecvecākiem vai arī no ikdienas dzīves vairāk? Kas Redz tā sāls, tas pats pamats jau ir no bērnības, jo man bija tā laime 5 gadus būt kopā ar savu vecmammu, kas nemācīja ne lasīt, ne rakstīt, bet kas bija stāstu tīne līdz malām pilna, un tā bija liela bagātība manai bērnībai. Tur ir nākušas daudzas senas Kuldīgas teikas, ko daudz nemaz nezinu. Bet stāstu var ieraudzīt arī ikdienā, tikai viņš jāredz. Tur jau tā stāstnieka īpatnība, ka stāstnieks saredz stāstu arī šodienas situācijās un prot viņu pastāstīt tā, kad interesanti paklausīties. Un tad, kam jūs šobrīd visvairāk stāstat, izņemot visiem šiem Kuldīgas viesiem? Vislielākais prieks man ir stāstīt, protams, cilvēkiem, kas šeit iebrauc, kas nekad Kuldīgu nav redzējuši. Un skatot Kuldīgu ar aci, redzot to skaistumu un apvienājot ar to dziļo vēsturisko un teiksmaino to lādiņu, es domāju, ka tas vienkārši ir neaizmirstami. Tad ar lielu prieku es stāstu mūsu skolas bērniem. Mums ir savi folkloras bērni. Arī man aicina uz klasēm, sākot no 1. līdz 12. Un šai publikai es stāstu ar ļoti lielu prieku, jo es gribu, lai viņi mīl Kuldīgu tāpat kā es, varbūt vēl vairāk. Un viena no teikām vēsta, kāpēc upīte, kas tek caur pilsētu, saucās Alekša upīte. Tas bija senos laikos. Kādam no pilsētas birģeumeisteriem bija stalts dēls vārdā Aleksis. Un Aleksis bija mīlējies pilsētas galvenā maiznieku meistara meitā Marē. Šī gadījumā šis nebūs gluži Romeo un Džuljetas stāsts, jo abas dzimtas sapratās labi, abi jaunieši pilsētā tika cienīti un mīlēti, un visa pilsēta gatavojās grandiozām kāzām. Katrs darīja, ko varēja. Bet kādas 3 dienas pirms kāzām pēkšņi Aleksis noslēpmainā kārtā pazuda. Visa pilsēta bija kājās, visi meklēja Aleksi. Māra Mirka asarās, visi bija, protams, uztraukušies un uztraucās vien vairāk. Meklēja Aleksi pie draugiem, pie radiem, izsūtīja meklētājus uz kaimiņu apkārtnes muižām, bet nekur neatrada Aleksis. Aleksis bija pazudis. Beidzot, pēc ilgas un rūpīgas meklēšanas, Aleksi atrada upītē, kas tek caur pilsētu, ar pāršķeltu galvu bez dzīvības. Jā, kāds bija pastrādājis briesmu darbu. Vai tā bija kāda greizsirdība, vai kas cits, kas to vairs zina. Bet skaisto kāzu vietā tika rīkots lepnas bēris. Visa pilsēta pavadīja Aleksu. Kur viņš ir apglabāts, to pa to vēsturu klusē. Toties upīte, kas tek caur Kuldīgu, joprojām nes viņu vārdu – Alekša upīte. Mari palika viena, nekad vairs otrais neiemīlējās, neaprecējās. Pamazam aizklīda prom no savas dzimtas, no savām mājām. Dzīvoja viena, pelnīja iztiku ar kāršu likšanu un pievāca noklīdušas un pamestas kaķīšus. Pamazam cilvēki aizmirs, ka viņi sauc Mare, ka viņi ir maiznieku meistara meita un saka dēvēt viņu par Kaķulīnu. Kad Kaķulīna aizgāja aizsaulē, pagāja daži gadi,
Un atkal pilsētā uzradās kāda sieviete, kam mīlestības salauzta sirds, kas bija vientuļa, pelnīja iztika ar kāršu likšanu un pievāca pamests un noklīdušus kaķus. Un atkal pilsētā radās atkal kāda kaķulīna. Cik šais kaķulīnu paudzes ir nomainījušās, es tiešām nezinu. Patreiz arī Kulīgā ir sava kaķulīna, kam īstā vārdā ir pavisam citādi. Bet viena no šīm līnām bija man tante.